2006. gada izskaņa Latvijas hokeja vēsturē paliks atmiņā ar kādu teicamu individuālo sniegumu. Tovakar Vācijas augstākajā līgā jeb DEL Herberts Vasiljevs burtiski uzspridzināja protokolu spēlē, kurā viņa pārstāvētā Krefildes Pingvīni ar 8-2 sagrāva Frankfurtes vienību. Latvietis piedalījās visos 8 vārtu gūmos, 4 precīzi metieni un 4 rezultatīvas piespēles. 8 punkti vienā mačā ir rādītāji, kas robežojas ar fantastiku, un tā ir izcilības mēraukla Eiropas hokejā. To sezonu latvietis noslēdza kā visas līgas labākais vārtu guvējs un 5. rezultatīvākais hokejists, saņemot arī pelnītu atzinību kā sezonas labākais spēlētājs. Ja skatāmies uz kopējo statistiku, Herberts ir atstājis paliekošas pēdas Vācijas hokeja vēsturē. Viņš ieņem 13. pozīciju visu laiku DEL regulārās sezonas top 15 rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. 627 aizvadītos mačos viņa kontā ir 203 vārtu gūmi un 305 rezultatīvas piespēles. Turklāt 31 no šiem precīzajiem metieniem ir izrādījies uzvaras nesošs. Herberts joprojām ir arī visu laiku rezultatīvākais latvietis Amerikas hokeja līgā. Otrā spēcīgākajā Ziemeļamerikas līgā viņš aizvadīja 306 mačus, izceļoties ar 99 vārtu gūmiem un 139 rezultatīvām piespēlēm, kas kopā veido 238 punktus. Analizējot šo skaitļus sīkāk, redzams viņa pienesums dažādās situācijās. 21 vārtus hokejists guvis spēlējot vairākumā, 4 mazākumā, savukārt 16 metieni ir bijuši uzvaras nesoši. Kopumā savas AHL karjeras laikā viņš veicis 737 metienus, saglabājot augstu metienu efektivitāti 13,4%. Herberta produktīvākā sezona šajā līmenī bija 99. gadā toreizējā Floridas Panthers sistēmas farm klubā Kentucky Thoroughblades. Toreiz 76 regulārās sezonas mačos viņš izcēlās ar 28 vārtu gūmiem un 48 rezultatīvām piespēlēm, nodrošinot vidēju punktu katrā mačā. Tajā pavasarī viņš ne tikai dalīja pirmo vietu savas komandas produktīvāko spēlētāju sarakstā, bet bija arī rezultatīvākais hokejists visā līgā starp visiem spēlētājiem no bijušā Padomju Savienības bloka. Latviešu hokejistu rekordi Nacionālās hokeja līgas vēsturē vienas sezonas ietvaros. Labākais liederības koeficienta rādītājs pieder Kārlim Krastiņam 2003. 4. gada sezonā +18 pārstāvot Colorado Avalanche vienību. Šīs organizācijas rindās viņš sasniedz arī augstāko vidējo spēles laiku nevienādos sastāvos - 5 minūtes 35 sekundes. Savukārt, ja runājam par kārtības ieviešanu laukumā, neviens cits latvietis to nav darījis tik uzskatāmi kā Raitis Ivanāns. Viņa 2008.-9. gada kampaņa, kurā sakrātas 145 soda minūtes, ir savdabīgs arguments viņa lomai komandā. Kad runājam par Ozoliņu, mēs runājam par hokejistu, kurš uz ledus spēja darīt lielas lietas. 30 gadu vecumā 2002.-03. gada sezonā Ozo uz ledus vidēji pavadīja 25 minūtes un 10 sekundes. Sadalot šo laiku, redzam vēl lielāku precizitāti. Vienādos sastāvos viņš nospēlēja 17 minūtes un 41 sekundi, bet vairākumā viņam uzticējās 5 minūtes un 1 sekundi. Interesanti, ka viņa personīgais rekords vairākuma spēles laikā tika sasniegts sezonu vēlāk, pakāpjoties līdz 5 minūtēm un 45 sekundēm. Visvairāk gūto vārtu rādītājā Sandis dala šo godu ar Sergeju Žoltoku, abiem 26 vārti sezonā. Žoltokam šo rādītāju izdevās sasniegt Montreāls Canadiens sastāvā, tikmēr Sandis Ozoliņš 94. gadā izcēlās Haizivju rindās. 97. gadā Ozoliņš sasniedz arī 13 vārtu atzīmi, spēlējot vairākumā, kamēr otrajā pozīcijā 2001.
Otrā gada kampaņā ar 10 vārtiem atrodas Žoltoks. Spēļu uzvaras nesošo gūto vārtu rekords pieder Sergeja Žoltoka 99.–2000. gada sezonai. Tie ir 7 vārti. Savukārt mazākumā produktīvākie vienas sezonas ietvaros ir Teodors Bļugers un Zemgus Girgensons, abiem pa 3 gūtiem vārtiem. Turpinot par NHL statistikas niansēm, ir vērts ielūkoties tajos rādītājos, kas bieži paliek gūto vārtu ēnā. Rezultatīvās piespēles komandas biedriem pagarinājumos. Šeit ar 2 piespēlēm pirmo vietu dalā Teodors Bļugers un Sergejs Žoltoks. Ja runājam par aktivitātēm uzbrukumā, visvairāk metienu pa vārtiem vienas sezonas ietvaros iespējas tolaik atkal 24 gadus jaunais Ozoliņš. 96. 97. gada regulārās sezonas ietvaros viņš veica 232 raidījumus pa pretinieku vārtiem. Viņam pieder arī labākā metienu efektivitāte. 94. gada pavasarī tie bija 157 metieni pa vārtiem ar 16,6% veiktspēju. Aizsargam tas ir perfekts rādītājs. Spēka paņēmienu ailītēs pārliecinoši dominē Zemgus Girgensons. Viņa niknākā sezona bija 30 gadu vecumā Tampa Bay's Lightning rindās, izceļoties ar 174 spēka paņēmieniem, burtiski terorizējot pretinieku spēlētājus. Savukārt bloķēto metienu daudzumā neviens nespēja stāvēt blakus dzelsvīram Kārlim Skrastiņam. 2005.–6. gada kampaņā viņš ar savu ķermeni apturēja 207 bloķētus pretinieku metienus, apliecinot savu raksturu laukumā. Iemetienu punktā visvairāk uzvaru vienas sezonas ietvaros Lielajā līgā ir izcīnījis Teodors Bļugers 24. 25. gada sezonā. Interesanti, ka tieši šajā pašā kampaņā labāko iemetienu efektivitāti uzrādīja Rodrigo Abols 58,41% uzvarētu iemetienu. Tiesa, viņam loģiski bija arī ievērojami mazāk spēļu nekā Teodoram. Turpretī antirekords zaudēto iemetienu ziņā pieder Girgensonam 560 zaudēti dueļi sezonas ietvaros viņa karjeras sākumā Buffalo Sabres rindās. Šeit ir būtiski izcelt Rodrigo Abola 58,41% iemetienu efektivitāti. Pat pie mazāka spēļu skaita šāds procents NHL ir elites līmenis, ko parasti sasniedz tikai līgas meistarīgākie centra uzbrucēji. Ciparu un skaitļu bija daudz, tāpēc ātri pieminot vēl dažas zināmas, bet noteikti svarīgas detaļas. Gribētos atgādināt, ka Viktors Hatuļevs ir pirmais latviešu hokejists, kuru jebkad izvēlējusies Nacionālās hokeja līgas komanda. Tas bija pirmais solis, kam sekoja citi vēsturiski ieraksti. Piemēram, Helmuts Balderis savulaik kļuva par vecāko spēlētāju, kurš ticis draftēts un debitējis NHL. To viņš paveica 37 gadu vecumā. Mums ir arī savs dzelsvīrs Kārlis Skrastiņš savulaik uzstādīja apbrīnojamu NHL rekordu starp aizsargiem, aizvadot 495 spēles pēc kārtas, neizlaižot nevienu pašu maču. Savukārt mūsdienu ērā spoži sevi apliecina Uvis Balinskis. Viņš ir pirmais un vienīgais latvietis, kurš ar Floridas Panthers spējis izcīnīt 2 Stanleya kausus karjeras laikā. Diez vai kāds tuvākajā laikā pietuvosies šādiem panākumiem, un Uvim ir visas iespējas sasniegt vēl augstākus mērķus turpinājumā. Latvijas hokeja klātbūtne Lielajā līgā tikai pieņemas spēkā. 2024.–25. gada sezonā Latvijai ir bijis rekordskaits ar spēlētājiem, kuriem ir aktīvi NHL līgumi. Tie ir 11 hokejisti. Runājot par pašu draftu, uz doto brīdi joprojām ar visaugstāko kopējo 14. numuru NHL ir draftēts Zemgus Girgensons, bet šo vēstures faktu tuvākajā laikā var pārspēt Alberts Šmīts. Kā saka, dzīvosim, redzēsim. 2025. gada pavasaris atnesa vēl kādu vēsturisku ierakstu mūsu hokeja vēsturē. Kļuva zināms, ka uzbrucējs Eduards Straumaks Kladno sastāvā kļuva par pirmo latviešu hokejistu, kurš sezonu noslēdzis kā rezultatīvākais spēlētājs kādā no Eiropas top 5 līgām. Čehijas ekstralīgā viņš demonstrēja apbrīnojumu produktivitāti
efektivitāti. 48 mačos gūti 23 vārti un izdarītas 28 rezultatīvas piespēles, kopā sakrājot 51 punktu. Sezonas gaitā Eduards pa vārtiem meta 143 reizes, un viņa metienu efektivitāte bija iespaidīga - 16,1%. Visu laiku augumā garākais sastāvs, ietvarot pat pagājušā gadsimta 30. gadus, bija tieši 2025. gada A grupas pasaules čempionātā. Komandas vidējais augums sasniedza 187,60 cm, bet tās garākais hokejists ar 196 cm bija aizsargs Roberts Mamčičs. Savukārt fiziski smagākais izlases modelis mums bija 2013. gadā. Toreizējais komandas lāčplēsis un jaudīgākais spēlētājs ar 115 kg bija Jankas Sprūkts. Runājot par pieredzi, pati nobriedušākā komanda čempionātu vēsturē mums bija 2001. gadā, kad izlases vidējais vecums sasniedza 29,36 gadus. Turpretī 30. gados Latvijas izlasē bija vismazākie auguma un svara rādītāji, lai gan precīzu skaitļu šajās sailītēs no tiem laikiem nav. Toties mēs precīzi zinām, ka jaunākais sastāvs mūsdienu hokeja erā mums bija 1995. gada pasaules čempionātā B grupā, kad komandas vidējais vecums bija 25,39 gadi. Izlases auguma izmaiņas parāda globālo tendenci hokejā. Spēle kļūst garāka, jaudīgāka un atletiskāka. Latvijas vīriešu hokeja izlases pirmā oficiālā spēle, kurā spēlēja reāli amatieri, notika pagājušā gadsimta 32. gada 27. februārī. Tajā kaimiņi lietuvieši tika pārspēti ar rezultātu 3-0. Latvijas hokeja atzimšana pēc neatkarības atgūšanas sākās ar pirmajiem vārtiem 1992. gadā pret Lietuvu, kurus guva Aigars Ciprus. Jau nākamajā 93. gada martā C grupas turnīrā Slovenijā Latvija sasniedza savu visu laiku lielāko sagrāvi oficiālās starptautiskās spēlēs ar rezultātu 32-0, burtiski noslaukot no ledus Izraēlas nacionālo hokeja izlasi. Tagad pievērsīsimies augstākajai divīzijai jeb A grupai. Rekordists pēc dalības pasaules čempionātos elitē ir vārtsargs Edgars Masaļskis. Viņš piedalījies 15 čempionātos pēc kārtas un 4 olimpiskajās spēlēs. Edgars ir arī spēlēm bagātākais vārtsargs Latvijas formas kreklā. A grupā viņam ir rekordlielas 54 spēles un atvairīto metienu skaits sasniedz 1482 lādiņus. Rezultatīvākais spēlētājs A grupas līmenī ir Kaspars Daugaviņš. 85 mačos viņam izdevies iekrāt 23 vārtu gūmus un 26 rezultatīvas piespēles, kopumā sasniedzot 49 punktu bilanci. Tas viss panākts ar 164 metieniem, kas nozīmē precīzi 14% efektivitāti. Interesanti, ka labākais vārtu guvējs A grupā joprojām ir Dārziņš ar 24 precīziem metieniem, taču Kasparam ir visas iespējas šo rekordu pārspēt un ieņemt pirmo vietu. Daugaviņš šobrīd ir arī labākais piespēlētājs izlasē. Spēlēm bagātākais uz doto brīdi elitē ir Aleksandrs Niževijs ar 86 mačiem, taču Kaspars atpaliek vien par vienu spēli. Skatoties uz liederības koeficientu, top 3 atrodas ar +11 Mārtiņš Karsums, ar +9 Aleksandrs Kerčs, bet trešo pozīciju ar +7 dala Daugaviņš ar Aleksandru Beļļauski. Savukārt visvairāk pa pretinieku vārtiem elitē mētis Roberts Bukarts 168 reizes, bet Daugava atpaliek vien par 4 metieniem. Aizsargu konkurencē, spēlēm un piespēlēm bagātākais A grupā ir Kristaps Sotnieks ar 90 mačiem un 19 piespēlēm. Punktu izteiksmē rezultatīvākais ir Guntis Galviņš ar 23 punktiem, kurš ir arī visvairāk metis pa vārtiem starp aizsargiem 122 reizes, tomēr visvairāk vārtus no zilās līnijas guvis Kārlis Krastiņš, viņa rēķinā 11 precīzi metieni. Rekordliels liederības koeficients aizsargu vidū pieder Sergejam Čudīnovam +11. Visvairāk spēļu Latvijas izlasē kopumā ir aizvadījis Rodrigo Laviņš, bet visvairāk 16 pasaules čempionātos izlases sastāvā piedalījies Aleksandrs Niževijs. Tomēr, ja raugāmies uz efektivitāti uzbrukumā, visu laiku rezultatīvākais Latvijas
Latvijas izlases spēlētājs visu līmeņu čempionātos ir Leonids Tambievs. Pirms 2026. gada pasaules čempionātā Kaspars Daugoviņš ir sasniedzis vēl vienu rekordu. Viņš ir 7 reizes bijis izlases kapteinis tieši pasaules čempionātos, kas ir nepārspēts rādītājs izlases vēsturē. Augstākais uzvaras koeficients pieder Leonidam Beresņevam laika posmā no 2004. līdz 2006. gadam. 32 maču laikā tika izcīnītas 25 uzvaras, piedzīvoti 3 neizšķirti un 14 zaudējumi, ar vārtu attiecību 112 pret 113 un sakrātiem 53 punktiem. Viņa uzvaru koeficients sasniedza rekordaugstus 78,13%. Protams, mūsu visu laiku augstākais panākums ir bronzas medaļas neaizmirstamajā 23. gada pasaules čempionātā. Šajā turnīrā Rihards Bukarts laboja Latvijas izlases rezultavitātes rekordus, viena turnīra ietvaros sakrājot 11 punktus. Kā cieņas apliecinājums pašiem labākajiem Latvijas izlasē ir iemūžināti 4 leģendu numuri. Numurs 1 – Artūrs Irbe, numurs 7 – Kārlis Krastiņš, numurs 19 – Helmuts Balderis un numurs 33 – Sergejs Žoltoks.